Konkurences padomes pirmajā pusgadā paveiktais apliecina, ka mēs ļoti mērķtiecīgi un efektīvi esam uzraudzījuši konkurences tiesības. Arvien vairāk savā ikdienas darbā esam izmantojuši dažādus digitālos rīkus un proaktīvi iesaistījušies tirgus izpētēs, kas ir būtiski sabiedrībai. Šajā pirmajā pusgadā esam atklājuši un novērsuši 3 pārkāpumus. Valsts kasē ieskaitīt naudas sodos vairāk kā 500 000 eiro, savukārt naudas sodos esam piemērojuši vairāk kā 700 000 eiro. Attiecīgi 1. un 2. ceturksnī esam pieņēmuši 2 lēmumus par dominējušu stāvokļu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Vienā gadījumā tas bija attiecībā pret digitālo sludinājumu platformu SSLV, kur konstatējam, ka šī platforma liedza saviem lietotājiem ievietot sludinājumus konkurējošās platformās un tādējādi ne tikai izslēdz konkurenci, bet arī samazināja izvēles iespējas lietotājiem. Otrā gadījumā mēs konstatējam pārkāpumu pret SIA Burda BV, kas piedaloties CSDD iepirkumos par fotoradaru licences programmatūru, piemēroja nepamatoti augstas cenas, kur konstatējām, ka tās vairāk kā 10 reižu pārsniedz ražotāja noteiktos cenas. Un arī šajā periodā atklājām un novērsām vertikālu aizliegtu vienošanos par jūru kafijas automātu tālāk pārdošanas cenas noteikšanu un uzturēšanu. Šī lieta būtiska 2 aspektu dēļ. Pirmām kārtām tā ir pirmā lieta konkurences padomes vēsturē, kas balstās uz digitālā rīka datu rezultātiem, un otrām kārtām mēs šeit ļoti cieši sadarbojāmies ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, kur gada sākumā arī realizējām kopīgas procesuālas darbības. Kas attiec uz tirgus izpētēm, tad šajā periodā esam noslēguši vairākas sabiedrībai būtiskos tirgos, gan veselības aprūpē, gan kredītiestāžu nozarē, snieguši konkrētus priekšlikumus gan konkurences stiprināšanai, gan arī pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Un arī proaktīvi iesaistījāmies degvielas cenu izpētē, ņemot vērā šīs tēmas aktualitāti tieši 2. ceturksnī. Uzraugot koncentrācijas tirgū, mēs secinām, ka mūsu darba apjoms ir pieaudzis. Šajos pirmajos 6 mēnešos esam pieņēmuši 22 apvienošanās lēmumus, kas ir par 2 reizēm vairāk kā 2025. gadā. Tāpat mēs turpinam izglītot un dalīties ar zināšanām, un šajā periodā esam izglītojuši ap 4000 dalībniekus. Ar konkurences padomes aktualitātēm un detalizētāku ieskatu par pirmajā pusgadā paveikto jūs varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē kp.gov.lv. Uz tikšanos!